Lodžong. Tieši tagad es jūtu kādas sāpes. Mani pārņem negatīvas emocijas. Vai jūtu trauksmi, kairinājumu, dusmas, kaut kas mani tracina. Varbūt pat gribu kādam iesist kā atbildi. Pavēro, ko tu tagad jūti? Kādas ir tavas sajūtas? Šīs sajūtas izcēlesme atrodas tavā pagātnē. Un tagad izdīgs tās mentālais attēls. Bet es nevēlos būt šīs pagātnes dzīves ķīlnieks. Es nevēlos vairāk dzīvot savās neskaidrajās ēnās un aptumšojumos. Es nevēlos palikt sansāras centrā. Es negribu turpināt cīņu. Es gribu to izbeigt. Es gribu to izbeigt uz sevis. Tikai es varu izbeigt šo cīņu. Tikai es. Un tieši šobrīd es iznīcināšu sevī iekšā šo negatīvo emociju, šīs dusmas, naidu vai bailes. Es paņemšu prom to no visām būtnēm, kas no tā cieš, no visiem, kas tāpat cieš, tāpat dusmojas, tāpat baidās, tāpat cīnās savā pasaulē un visā izplatījumā, visās realitātēs. Es nepazīstu šos cilvēkus personīgi. Es nepazīstu šīs būtnes personīgi, bet es paņemšu to uz sevi un iznīcināšu tieši tagad un te. Es paņemšu un izbeigšu šīs sāpes ar sevi, ar saviem pārdzīvojumiem un ciešanām. Es nelaidīšu to tālāk. Es izbeigšu šo cīņu ar sevi. Es veikšu dziļu ieelpu, un reizē ar izelpu es iedomāšos, kā manī uzbriest visas šīs emocijas negatīvisms un tumsa par visām dzīvajām būtnēm, un es to pārvēršu gaismā. Vēlreiz dziļi ieelpoju, un izelpā šīs emocijas izlaužas manī, lai tās sabrūk un sairst manī iekšā un neiet tālāk. Es jūtu patīkamu siltumu sevī iekšā. Es jūtu dievišķīgas sajūtas sevī iekšā. Man to bija ļoti grūti izdarīt, bet es izdarīju. Es esmu iemesls tam, lai šīs sāpes vairs neskartu nevienu, ne mani un nevienu dzīvu būtni.